Līzuma pamatskolā šobrīd rit apjomīgi atjaunošanas darbi, kas soli pa solim ved pretī jaunai, mūsdienīgai un drošai mācību videi. Lai arī līdz renovācijas noslēgumam vēl priekšā ievērojams darbs, tieši šajā īpašajā brīdī skolas vēsturē svinīgi tika iemūrēta laika kapsula, kurai izraudzīta simboliska vieta pagrabstāvā zem grīdas. Tātad cokola stāvā tika iebetonēta kapsula, kurā varēs nākošajos gados, varbūt pēc 300-500 gadiem, izrakt šo kapsulu un paskatīties Līzuma pamatskolas, Līzuma pils, tādus vēsturiskos notikumus. Šī skola vienmēr ir bijusi ar savu stāstu, jo šīs ir ne tikai skola, bet arī vēsturisks objekts. Es domāju, šī skolas renovācija mums noteikti visiem ir labi saprotami, kad arī laukos bērni ir tiesīgi uz tikpat kvalitatīvu izglītību kā pilsētā un mācīties skaistās, gaišās, izremontētās telpās noteikti ir patīkamāk. Un es ceru, ka jau 1. septembrī šeit atkal dzirdēsim bērnu smieklus un zvanu uz 1. septembra stundām. Tā kā tas būs tāds ļoti emocionāls un patīkams brīdis. Tomēr šis pārmaiņu laiks nav bez izaicinājumiem, jo šo mācību gadu skolēniem nācās pārcelties uz Rānkas arodu vidusskolas telpām, un bērnu nokļūšanu uz skolu un māju pikdienu nodrošina autobusu. Skolā ir 134 skolēni, kurus mēs katru dienu vadājam uz skolu. Jā, bet notiek visa interešu izglītība, visi pulciņi notiek, viss mācību process, nav nekāda pārtraukuma. Visu mēs esam realizējuši, lai skolēni varētu iegūt kvalitatīvu izglītību. Protams, liels izaicinājums šim, liela loģistika, lai sakārtotu un visiem būtu labi, bet šos mēnešus esam izturējuši, izturēsim arī vēl 2 mēnešus. Līzuma pamatskolā būvdarbi sākās 2025. gada 31. jūlijā. To laikā tiek atjaunotas klases, pārbūvēta elektroinstalācija un apkuras sistēma, kā arī atjaunoti logi, lai bērni varētu atgriezties nākotnē daudz kvalitatīvākā un mūsdienīgākā mācību vidē. Atjaunošanai tiks uzlabot arī vides pieejamības risinājumi, pacēlājs, lai kaut gan šī ir vēsturiska ēka un šie risinājumi ir sarežģīti, tad projekta gaitā tika dažādi risinājumi meklēti, lai saskaņotu gan ar mantojumu pārvaldi, gan maksimāli varētu, cik tas ir iespējams šādā ēkā nodrošināt šo te piekļuvi arī iekļautu būvprojektā. Un kas īpaši svarīgi, ēkas atjaunošanā tiek saglabāts daudz no vēsturiskā mantojuma. Vairākas detaļas un elementi tiek rūpīgi restaurēti, tādā veidā ļaujot skolai saglabāt savu identitāti. 3. stāvs, par cik tas nebija restaurējamais stāvs, bija jāizbūvē no jauna. Es jau tūlīt devu nosaukumu, tas būs 21. gadsimts, jo tur būs ventilācijas, tur būs lamināti un linolejs grīdām, segumi, bet šeit būs saglabāts koka grīdas, vecās koka durvis, logi saglabāti un restaurēti. Tā kā 1., 2. stāvs, kā barona laikā, tā arī tagad tiks restaurēts un atjaunots pēc visiem plāniem. Šis ilggaidītais projekts tiek īstenots ar Eiropas fondu un pašvaldības budžeta atbalstu, un tās ir strateģiski nozīmīgas investīcijas Gulbenes novadā. Jo sakārtot skola nav tikai ēka, tā ir vieta, kas piesaista jaunās ģimenes un dod pārliecību, ka reģions turpina augt un attīstīties. Jebkurš no vecākiem ir priecīgs, kad pie mājām tuvu ir skola, un mēs visi zinām, cik Līzumā ir attīstīta ražošana, cik uzņēmumi šeit strādā, un arī vecāki, kas brauc no citiem pagastiem, no citām pilsētām, noteikti labprāt vedīs uz šejieni savus bērnus, un kamēr paši strādās, bērni mācīsies. Un visiem būs ērti un patīkami, un tas ir tikai sasniegums, ka mēs varam gan saglabāt vēsturi, gan arī radīt prieku bērniem un novada iedzīvotājiem. Šobrīd skatāmies arī pārējām skolām, tā kā Gulbenes novadā ir sakārtots skolu tīkls, esam paveikuši šo te mājas darbu, tad varam piesaistīt finansējumu arī pārējo visu skolu sakārtošanai. Šis projekts bija tieši pirmais, jo Gulbene jau laicīgi ir šo tīklu sakārtojuši, tāpēc bija iespēja piesaistīt šo finansējumu, un tagad arī 2. etapā arī pārējām
mazākām skolām būs iespēja tās vajadzības sakārtot. Līzuma pamatskolas atjaunošana ir daļa no projekta Lejas ciema un Līzuma pamatskola infrastruktūras pilnveidu un aprīkošana.